esmu Ilze, un šodien es jums gribu pastāstīt, kā cīnīties ar mazkustīgu un sēdošu darbu izraisītajām problēmām. Es dažreiz eju pirtī, bet tad, kad es neesmu pirtī, to var darīt arī mājas apstākļos, vai nu vannā, vai nu dušā. Un pirms es klāšu elieru masku, kas man ļoti patīkās, jo man nav alerģiskas reakcijas pret viņu, un mans organisms pilnīgi pabarojās no viņas, jo te ir viss zemes DNS iekšā. Es eju dušā vai vannā, lai attīrītu ādu vai nu duša želeju, vai nu ziepes. Un šīs ziepes man patīk arī tāpēc, ka viņas ādu nesausina un ir ļoti draudzīgas ādai. Nu, lūk, šo masku esmu uzsildījis līdz apmēram 40 Celsija grādiem, lai viņa tāda silta un maiga ādai. Un viņa arī, kad ir silta, ir vēl aktīvāka. Sēdošajiem darbam problēma zonas ir tieši vēders, gurni un augšstilbi. Līdz ar to es klāšu gan uz gurniem, gan uz augšstilbiem. Man šī maska patīk, tāpēc, ka viņa gan pabaro organismu, viņa man nav alerģiska, ļoti viegli mazgājās nost. Arī neaizstopē nekādas notekts caurules, tā kā ļoti izdevīgi arī tieši mājās man patīkās. Nu, lūk. Tad mums ir plēve. Var izmantot jebkuru pārtikas plēvi, kuru var dabūt arī jebkurā veikalā. Bet kāpēc ir plēve? Tas ir tāpēc, lai elieri neizgarot, lai viņi būtu efektīvāki, būtu mitri un silti. No sēdošā darba dažreiz parādās arī asinsvadi virs ādas. Tas nozīmē, ka tur nenotiek procesi, nenotiek limfas aptece un asinsrite arī traucēta. Līdz ar to arī sāk veidoties tauku lodītes, kas saķep kopā, kas veido celulītu. Un mēs to negribam. Līdz ar to tas pats ir arī kājām un augšstildiem. Cilvēkam katru dienu saražojās miljoniem daudz jaunu šūnu. Un, lai viņas spētu ilgāk dzīvot, būt veselas, pabarotas, mitrinātas, aizsargātas, mēs dodam viņām visu, kas viņām ir nepieciešams. Jo elieros, tā kā zemes DNS-ā, ir pilnīgi viss, kas ir mūsu organismā. Līdz ar to man tiešām patīk iet pirtī ar elieriem, jo es zinu, ka organisms dabū tieši to, ko viņam konkrētajā brīdī vajag. Tā. Tad mēs arī liekam to pašu plēvi virsū, lai ir siltāk, lai ir mitrums. Tad, kad elieri ir uzklāti, es vēl uzlieku dvieli un 20 minūtes apmēram pirtī pasēžu, lai būtu siltums, lai būtu patīkami. Ja mājās es esmu dušā, tad es aptinos ar pārtikas plēvi un uzlieku vēl mūziku uz tām 20 minūtēm. Tad baigi forši. Pēc pirts vai vannas pirmais, ko es daru, ir anticelulīta gēls. Gan celulīta profilaksē, jo iekustina asinsrita limfu, neļauj tauku lodītēm formēties, gan arī, kas man patīk, mīkstina ādu un noņem arī sāpes. Ja ir muskuļu sāpes, kas man dažreiz arī ir, tad viņš tā ļoti labi viņas noņem. Es parasti iemasēju un pēc tam arī iepliķēju.
ļoti labi palīdz manām špagatu strijām, viņas mazinās. Protams, arī šeit, lai nekas liekas neformējās, es izmērēju ļoti labi arī šeit uz krustīm. Pēc sēdošā darba. Atkarībā no noskaņojuma un kā es to ādu savu jūtu konkrētajā dienā. Trešais lieta, ko arī masāžas eļļa, kas ir ļoti maiga un labi pabaro ādu. Ja man gribās kaut ko barojošu, tad es lieku barojošo ķermeņa krēmu. Bet šodien es gribu vairāk skulpturējošu, pie tam man ļoti patīk smāži, tie ir afrodiziāki. Nevar just, bet arī tās pašās zonās. Smuki iemasēju virsā anticelulīta gēli, jo gēls jau ļoti labi sasūcās ādā un strādā ādas iekšējos slāņos. Šim visam, protams, ir jēga, ja to dara regulāri. Reizi mēnesī es eju pirtī šajā zaļajā pirtī. Te ir gan forša pirts telpa, gan mājīgas telpas ar kamīnu, gan silta tēja, kas ir ļoti, ļoti patīkami. Bet, kad es neesmu pirtī, es to daru mājās. Reizi nedēļā dušā elieru procedūras no galvas līdz papēžiem. Bet tas ir tikai reizi nedēļā. Praktiski ir tā, ka ikdienā mana āda un ķermenis nevar sevi iedomāties bez elieriem, arī bez šiem te. Tāpat kā es personīgi vairs nevaru iedomāties pirti bez pašas maskas elieru. Tā kā jā, tas ir tas manējais, kas vienmēr sako līdz katru dienu.